Āsters ezers. Šodien bišķi savādāk pamēģināsim uz velcīt. Redzēs, kā būs. Te jau tūliņ pirmais vaidiens. Man ir. Tikko nomainīju vobleri. Nu maziņi diez vai gan nevar saprast, nē. Nav liela. No sākuma jau viss liels liekās. Bet saču gan vajadzēs. Mēriņš būs. Būs. Es domāju, ka ne. Es domāju, ka jā. Gan nevar saprast. Nebūs mēriņš. Laikam tomēr nav. Tie sīks, tie mazie krupeņi. Tā skrien vēl prasās no tā liela. No Tā sākuma jau arī baigi. ir, ka viņš skrien kā negudis. Jā. Nu viņš jau aizākāt stūbu, tāpēc viņš tā ņēma. Nē? Es sāni. Nemaz laivā necel viņu. Paņem ar standziņu un uzreiz un atlaid. Bet ziltiņi ir, ne viņam jau jānāk. Nav varianti. Jāpaceļ ir. Uzmanīgi, viņš kā atkritīs tev. Tā, ka dēls ir sānā klāt. Otrā pusē. Vo, mums pļumš aiziet. Nu ko, tikko ielaid atpakaļ. Un uzreiz testaks, un šoreiz bija vēl trakāks. Bet, aizšāv garām, tā teikt. Nezinu, nomainīju vobleri 5 minūtēs, viena zils, viena savu. Vai tas ir vobleris vai vieta, nezinu, bet, cerība jau parādās, jā. Tā vispār jau īdet? Tas laikam tūcits nav gan. Nav dūcīgs, uplīda. Žāns? Sarams. Viņš jau nārās, viņš jau šaukšā nenāk. Tas ir labi. Oi, kā jukā viens āķis izsitās ārā. Tāpēc tas tev saka. Tā izskatās līdam, viņš nāk Nē, ir. Tur ir labs. Smēl, viņš nāk augšā tūjos. Līda! Nenāk augšā. Ei! Labs! Jā! Smuks, jā. Viņš tāds pusotrs ir. Bet viņš tā nenāca augšā. Tas domāju, ka Žāns būs. Bet viņš sēdēja augšā, viņš sēdēja lejā, viņš neādījās. Viņš jau sēdēja lejā. Redz, ka atklāju uz ko ņem. Vai? Uz Džeksonā. Jā. Un es tev saku, viņš nekad lāgā nav strādājis. Ar ektrifonā. Ir. Nomēram. CS6. CS7. CS7. Smuka līdziņa. Tiešām smuka. Redz, kā forši. Atved vobleri. Starp citu, širotai velkot viņa man āķi savocīja. Es nomainīju uzvaru aizmugurēt oranžo. Jāatcerties no pagājušās ziemas. Nezinu, vai būs slikti vai labi, to jau mēs vēl redzēsim. Bet, katrā ziņā neesam nemaz tik ilgi iekšā un jau ir diezgan labs rezultāts. Ko, mūsu kanālam ir jauns dalībnieks. Iespējams, ka jau redzēt sākumā kādus, tā teikšu godīgi tāda kārtīgā lidošanas reize, kaut kāda 3. Un arī kārtīgi tā nosacīta paceļās pāris kadrus nofilmējām laižās lejā. Bet garā ziņā kadri, es domāju, ka būs smuki tīpaši ziemā. Tēt jau vēl tā, šodien vējš paliels, baigi nebūs augstu viņi celties. Bet es domāju, ka ziemā būs baigi forši. Garā ziņā es sastelēšos un tad nākamais kadrs no šitā te kaut kur tur. Ko spiežam to pogu. Tiekamies tur.
Nu, ko tikko pafilmējam, re, kur sev paziņas. Vai, to jūs arī gan jau redzējāt. Nu, laižam mēs vajā. Vēlāk iespējams, ja mēs vēl pa gaismu izbrauksim ārā. Tad jau vēl varbūt iefilmēšu kaut ko. Bet nu smuki. Es ziemai tīpaši būs ļoti forši kādu. Nu, forši, ne? Davai, davai. Bet maziņu vai kas? Jā, dūču būs. Tagad pats saka, ka es uz zivs arī. Vienmēr tā ir bijis. Tā izlikās. Varbūt nakmēs, nezināt. Bet augšā nenāk uznāc ēdūs. Domā? Jā, taču. Jā, nav slikti. Šeit pat nav nemaz apmērs. Nu, kā jau Kristaps man Sopu Latvijā TV saka, ja paērīs pats, tad zivs arī sāks ēst. Nu, šī bija viena no tām reizēm. 60 cm precīzi. Nav slikti. Un uz to pašu bobu ar kaut kādu nenosakām krāsu, kaut kāds zāļgans, brūngans, tāds, nu, interesants Jacksons. Bet jā, 4 copas laikam jau, jā, un 3 zivs. Nav nevainas. Nē, vai pat 5 copas, 5 laikam. Forši. Nu jau labu laiku ar ko braucam, copa nav bijusi. Es jau palikšu uzticīgs savam oborim. Seku reglas priekš, skatiet. Tie pašam tāli. Brauc, gāj pa gaisu. Nu, tad tūlīt būs. Re, atkal, skatiet. Redzēji? Kaut ko redzēju, jā. Nu, bet mēs mēģinām. Jā, nu piestāj. Nu ko? Lielākā daļa jau zina, bet gan jau, ka ir kāds, kas vēl nezina, kas jau plāno sākt makšķerēt. Tāda noteikuma mums Latvijā šobrīd pret līdekām tādi, kad mēs vēl joprojām drīkstam lomā paturēt 5 līdekas, viena persona. Bet tikai viena no tām 5 līdekām drīkst būt virs 75 cm. Nu tātad, teiksim, noķeram 2 rekur 50 nieces un 1 76. Tātad mēs vēl varam 2 zivtiņus paturēt, bet tās nedrīkst pārsniegt tos 75 cm. Un zandartam ir tieši tas pats. Tikai 45 ir mērs, un arī par 75 tas tieši šāpadās darbojās. Nu, kad aizņem mēs braucam, pagaidām kādu laiku jau nekas nav, bet nu, viss jau vēl uz vakar var mainīties. Ārdās. Kā jau teicu, pēdējā brīža līdeciņa likās labi, bet nav laikam tomēr labi. Likās no sākuma, kā jau viss. Dūcīts gan jau. Kratās, nos. Neaizgāja. Murgo. Man guļot viņi pieķērās. Tā liekas. Nekas tur sakrīgs atraiziņā taču nav. Vai arī nāk ekstrēmi viegli. To jau līdek tur nav, ne? Tur vispār ir līdek, vai nav gods asars, nē, dūcīts. Vai. Tā nav raudais, Senmere? Tas vēl trūk tikai. Labi, slēdz vaļā. Viss uz priekšu. Brauc, savu. Jā, aizbrauks. Nu, mīlas līdek. Uzmanīgi, ka nedabū aitas pirms. Jā. Nu, pasūt savu muterīti. Vēl 10 minūtes viņai ir, kamēr viņa atrod viņas pasaules.
Nu ko, esam krastā. Pietiek šodienai. Tu viņi atrādījuši zivtiņus vēlreiz. Bet, nu, bija labi, tā varēs bija vajag labi. Ai! Te ir vēl no laivas tikai tikt ārā. Gaisa sejas arī sakopjam bišķiņu. Laiva bija tīra, mēs viņu savārtījām. Mēs esam bišķiņu sakopti, lai nav tik sūcīgi. Bet, nu, kaut kā tā. Nu, rekur vien baigovā zīme. Jau ēnu lasat, iepauzēt, izlasat, bet tā arī ir. Labi, mēs te krāmējamies nost. Nu ko, pacelsimies jau vēl vienreiz gaisā, pafilmēsim. Laika jau vairs daudz nav, bet, nu, mēs kādu vēl foršu, kādu klāt. Nu, kaut kā tā, pafilmēšu. Aiziesim uz zīmi, atrādījuši zivtiņus vēl. Un tad jau šodienai būs viss. Nu ko, vakar kadrus tikko redzējāt. Tuņi vēl aiziešam zivtiņus atrādīšu. Un tad šodienai būs viss. Vēl ko es gribēju pateikt tie, kas ir izturējuši un nosījušies līdz galam. Lūdzu piedodiet, kad vairāk kā mēnesi jau nav bijis jauns video. Pēdējais mums bija bušu video, un tas bija jau pasen diezgan. Mēs bijām pa ceļam uz, nu ne pa ceļam, bet pa vidam uz copu. Bet tā copa bija tā, nu diezgan, tā teikt, neveiksmīga. Aizbraucām uz salats. Kaut ko jau tur minimāli saķērām, kaut kāds viena vimba bija pāris raudus, bet, nu, tā ziņā nekas tāds parādāms. Bet, nu, ceru, ka jums šis video patika. Ka jau ziņā, tēt, es domāju, ka nav vairs tālu līdz ledumu pirmajām. Tagad, nu, tūņi aizēja atvadīt jums zivtiņus, un tad jau atvadīsimies. Nu ko, jūs jau tas švāk redzat? Tūņi. Nu šādi. Nu smukas zivtiņas, ir īpaši šī ilgā laikā lielākā. Gandrīz 70, 68. Un šī te pati 60 arī ļoti smuki. Vēl jau tā pirma arī, mēs tā nospriedām savā setpakā, ka varēja jau mērs vien būt, bet nemaz nemērījām, protams, atlaidām vaļā, neesam jau badā. Forši. Bet ar šo arī šodienai būs viss. Katrā ziņā, nu tiekamies, ceru, ka drīz, pats ļoti gaidu pirmo ledu. Gan jau, kad vēl nemaz tik drīz tas nebūs, bet, nu, katrā ziņā norunāsim tā. Ja ledus nesals, tad jau centīšos kaut vai ar mikriņu vai normāli izskatu uz kādu sopīti. Bet, nu, tad jau šodienai čau. Nospiedu ūdens to laiku. Vēl ko gribēju pateikt, milzīgs paldies, beidzot esam 500 sakāruši. Nu, par abonentiem iet runa. Nu, tiešām tas priekš manis jau ir daudz. Kad ziņā abonēt, vai tu to neesi izdarījis. Nu, kā jau saprotat, nākamais mēģis būs 1000. To jau arī ilgi krāsim, bet, nu, nospiedu laiku, ierakstu kādu komentu, abonē, un tad jau līdz nākamajai reizei. Devai visiem čau!